Jāturas aiz manim, ja? Zinu, jā. Aparāt. Sveicināti mani dārgie skatītāji! Kā jau jūs redzat, es esmu pārvācies dzīvot uz Aizkraukli. Nav labākā pilsēta, piekrīt un tā tālāk, bet šeit ir visi mani cilvēki apkārt, vismaz plus mīnus, tos, kurus man visvairāk vajag ikdienā. Šī ideja palikt Latvijā man ienāca prātā vienu dienu vienkārši sēžot un neko nedarot. Tā varbūt nebija labākā ideja, bet manas idejas nekad nav bijušas ideāls un perfektas. Tāpat kā šis video, kurš ir radies pa lielam vienkārši spontāni. Un ļoti grūti bija saņemties un ierakstīt beidzot audio zem šī video. Principā tas ir kopš pēdējo reizi izlika pēdējo videoklipu. Un tas ir īstenībā diezgan ilgu laiku. Esmu beidzot saņēmies, jā, protams, to nevar tā vienkārši vienā dienā izdomāt. Un, ja tev ir daudz ikdienas lietu, kas tev ir jādara, vēl uz džimu staigāju un visu sakombinēt tiešām ir ļoti, ļoti grūti. Bet pēc šī videoklipa mēs iesim uzreiz, publicēsim jums mūziku, tā, lai jums ir reāli kaut kas jauns jūsu ausīm. Tas nav pats labākais, kas no manis var nākt, bet tie ir veci ieraksti. Un es esmu izdomājis to, ka viņus beidzot ir jālaiž laukā. Tāpēc šis video pagaidām stāv priekšā. Grūti nosaukt to par albumu. Tas stāv priekšā manai mūzikai. Tāpēc es esmu šodien ir 9. februāris un esmu saņēmies mēnesi vēlāk. Tas nav nekāds brīnums, man tā visu laiku notiek dzīvē. Un, jā, šis videoklips ir veltīts mana onkuļa, gribēju nosaukt manu, tas nav mans mocīts. Tas ir Dņeprs, un mēs vedīsim viņu uz CSDD. Izrādās, kad dabūt skati ar moci nemaz tik grūti, kā man likās iepriekš. Galvenais, lai viss strādā, lai brauc priekšu, bremzē, gaismas starojums ir čotkīs un tā, lai viss strādā. Jums tagad pa ceļam braucot uz Seci, kamēr mēs paņemsim tā moci, būs skaisti Aizkraukles skati, kurš zina šo pilsētu, kurš ne īstenībā. Es editot pamanīju, ka vispār šis ir ierakstīts dienu iepriekš. Un tad, kad mēs paņēmām to Dņepru, tā bija nākamā diena. Bet labi, tas jums netraucē skatu. Tur varēs redzēt to, ka nākamajā tajā videoklipā, ka tas tiešām ir filmēts, ir daudz saulaināks laiks. Bet tas nav no svara, visi kārtībā, vai ne? Jums tas neuztrauc, mani arī ne. Tā kā pa lielam mēs varam turpināt šo videoklipu. Mazliet mēs pa ceļam tur bišķiņ iegonkojām. Kā jūs varat redzēt, tur maksimums tikai 120. Būtu es braucis, būtu daudz ātrāk, mana beha tur vienkārši piu-pau. Un kā var redzēt šajā video, ka mēs iebraucam Secē. Jā, tā ir pilsēta, no kurienes nāku, tā ir pilsēta, man sirdī, tas ir mans rajons, tas ir mans miestiņš. Es uzaugu tur līdz 7. klasei. Mācījos Secas pamatskolā, un jā, tieši tā, es nāku no laukiem. Saprotiet, kur bija Vīstiņš, kur bija gotiņas, mums bija cūkas, mums bija dārzs liels un siltumnīca un viss, ko vajadzēja. Bet vienā skaistā dienā mums vecāki izšķīrās, mums nācās pamest šo pilsētu un pārvākties dzīvot uz Pļaviņām. Bet turpinājumiem par šo pilsētu nav liela, nav maza, bet ir ļoti daudz emociju un ļoti daudz piedzīvotā. Un šī godīgi bija vienīgā pilsēta, kur es jutos daudz maz brīvs. Tā, ka varēja darīt pilnīgi jebko, jo man vecāki bija tādi stingri un viņiem patika ierobežot mani. Un šī bija tā vieta, kur es biju bez ierobežojumiem un es varēju all-in darīt to, ko es gribu. Un
protams, daudzreiz dabūju pa biksēm, tīpaši tad, kad pirmo reizi piemetu seju, bet, neskatoties uz to visu, varēja normāli atpūsties ar draugiem, dzīvot bez stresa ikdienā un ar normāliem cilvēkiem, ar vecmammu un viņas meitu, Marinu un tā kaut kā. Tagad jūs redzat skaistas ainavas tieši uz manām lauku mājām. Un šeit, protams, mans onkulis uz Grantenes tik patika uz šoseis, bet man bija reāli bail, tāpēc, ka es nekad ar moci nebiju braucis tā pa Grantierovku tādā normālā ātrumā. Un, ja godīgi, tur aizmuguri, nevar redzēt aizmuguri, bet tur jūs redzēt, tur būtu slapšs peņķis, labi, ka tur, zin kā aerodinamika neiet uz priekšu, tad kā cits sajusta, bet neviens nesajūta, man šķuras pilnībā aizslīdāja pa beņķi un neviens pat neko nenojauta. Un griežoties šeit pa kreisi, kur mēs nogriezīsimies pa labi, dzīvo mans sencis, Buhārs, un pa kreisi šeit dzīvoja mana vecmama, kurai viegli smilts, viņa ir jau nomiris, un tagad tur dzīvo tikai vectēvs. Un, jā. Šeit vispār sākās mana bērnība, mana dzīve kā tāda. Tāpēc esmu pateicīgs šiem cilvēkiem, masai vecmamai un vectēvam. Viņi bija ļoti liels piemērs priekš manis, mani mācīja, skoloja un stāstīja, kā vajag apieties pret dažādām situācijām dzīvē. Un tieši tāpēc esmu šāds, kāds es esmu. Tā kā dziļš, paldies viņiem par to, ka es esmu tāds. Bet tūlīt pat mēs arī atgriezīsim atpakaļ pie mūsu galvenā mērķa šī video, kā mēs vedām Dņepru uz SSDD. Un, protams, var redzēt arī manu laimīgo seju. Principā tas bija pirmais kaut kāds, principā nevar teikt, ka Sece un aizkraukli ir baigi tālu, bet šis bija pirmais lielākais gabals, ko esmu mērojis sēžot blakus vāģī. Un, ja godīgi sajūtas ir diezgan interesants, tīpaši te pirms upītes. Es jau domāju to, ka mums noslāps un mums būs čau, bet beigās mēs kaut kā tikām cauri un bez jebkādiem šķērsliem es biju ļoti izbrīnīts. Vispār man ir viena prasība, ja kāds skatās šo video un viņam ir kaut kādi mocīši vecie vai kaut ar blakusvāģi vai bez, un tu vēlies atdot labās rokās, lai mēs varētu vasarā un ziemā pagunkot pa mežiem, un es negribu kaut ko baigi dārgu, es gribu kaut ko ļoti tādu, teiksim tā, līdz 500 eiro. Tas ir tā kā, ko es gribētu veltīt kaut kādam izpriecu dampim. Varbūt arī bez numuriem, tad pilnīgi nav nekādas atšķirības, kāpēc, ka viņš jebkurā gadījumā tiks izmantots pa mežiem, un policijas tur nav, vismaz neesmu redzējis pagaidām. Tāpēc, ja tev ir kāds dampis, lūdzu kontaktējies ar mani, un es ceru, ka šādā veidā vismaz es atradīšu kaut ko sev. Man bija vasarā viena iespēja nopirkt mocīti, bet es biju gatavs braukt piekdienu, un tur bija pārbūvēts ja nemaldos. Un viņš bija pārlasīts pa 300 eiro, un jā, tikai pāris dienas vēlāk, un es jau nokavēju. Neko darīt, dzīve ir tāda, dzīve piespiež tevi dažreiz aplausties un nokārt lūpu un iet tālāk un meklēt vēl iespējas. Šī ir aizkraukle, iebraucam mēs aizkrauklē, slavenā Pļaviņu Hesā, ja nemaldos, tā viņu sauc. Un jā, tas paskats vienmēr ir bijis tāds priekš Latvijas, tas ir wow, godīgi, tas ir, kādi pasaka, kultūras objekts. Un tas ir objekts, kas ražo strāvu tuvākajā apkaimē. Pļaviņu Hes ir viena no Daugavas hidroelektrostacijām pie Aizkraukles pilsētas. Tā jauda ziņa ir lielākā hidroelektrostacija Baltijā un otra lielākā Eiropas Savienībā. Pirmais Pļaviņu Hes hidroagregāts tika iedarbināts 1965. gada decembrī. Savukārt pilnīgā eksploatācijā to nodeva 1968. gadā. Pļaviņu Hes ūdenskrātuves izveidošana radīja neatgriezeniskus dabas un kultūra vēstures vērtību zaudējumus.
Jebkurā gadījumā es jau saprotu to, ka es šo informāciju lasīju no Wikipēdijas. Es nekādā gadījumā nebūtu to iemācījies no galvas. Priekš manis tas ir jau grūti jau izlasīt, kur nu vēl atcerēties kaut ko. Bet pats galvenais ir tas, ka es jūs vispār to izlasīju un es centos. Un es nospiešiet laiku par mani centību. Nu, ir labi, vai ne? Ja labi atceros, tad vēsturē man mācīja to, ka šis Hess pa lielam nopludināja pilsētu Staburaks. Tad pilsēta bija daudz lielāka nekā viņa ir tagad. Un priekš manis bija ļoti liels šoks, ka vispār aizkroklē bija CSDD. Es par to biju nereāli nošokēts tu paši saprotiet, aizkrokle nav pat lielākā pilsēta, bet tā ir lielākā starp visām mazajām pilsētiņām. Bet jebkurā gadījumā es nekad neesmu bijis domājis, ka aizkrauklē ir CSDD. Šeit tas ir un varēja iziet tur tehnisko apskatu motociklam, kas ir ļoti liels. Bravo, bravo! Aizkrauklas pilsētai ir tāda opcija. Paldies! Šajā pilsētā, kāpēc man viņa ir tik tuva un kāpēc izvēlējos arī dzīvot šeit, es izmācījos par metinātāju. Ja jūs visi atceraties dziesmu, pacel savas rokas un saka metinātāji, metinātāji, metinātāji. Jā, to taisīju es. Un vēl joprojām šo dziesmu pa laikam atsūta man kāds un parāds par viņu. Un es arī vēl joprojām kaunējos par viņu, tāpēc, ka es tur varēju vēl labāk to visu izdarīt, bet balstoties to, ka man bija pilnīgi vecam izkastētas kompis un ļoti bieži meta zilo ekrānu ar error messageu. Es kaut kā beigās samocīties, attaisīju to video un nebija iespēja tādu, kā ir tagad. Tāpēc mēs izmantojam iespēju, kas mums ir tagad un tūlīt. Da braucu. Mēs tā braucu. Sagāja. Viņš bija šķiets priekšu, jā, var redzēt. Tā jau, cik saprotu, šito te ir vēl uz priekšu, vai ne? Tā bagažniekā. Šitam monstram ies tehnisko apskatu. Kādiem aparātiem jābrauc. Kaut ir jauna beha, labāk šitādi. Jā. Jā, pa ceļu ritīgi interesanti braukt arī. Kā jau jūs redzējāt iepriekš šim aparātam, ja tā pareizi atceros, Dņepr MT 1036. Jā, mēs te diezgan īstenībā izdarījām. Vakar pielikām šo aizsargu, tad mēs tur šodien taurīti pielikām, kas tur vēl bija akumulātoru kārtīgi pieskrūvējām. Cik kārtīgi jau, bet turās tā namirtva, tiešām nekustās. Ko mēs tur vēl vakar saslēdzām ar pavarotņikus. Ko tādu, principā tādus plug and play variantus. Bet, dzolīza aparāts, baigi labi izskatās. Bet vienīgi tas, ka, kaut kur nav jaudas. Kompresijas trūkst un nav jaudas. Līdz kaut kādiem 60 maksimums mēs no kalna iedzināmies. Tagad ies apskati un redzēs, kā ies. Kā aizbrauc tehnisko.
šeit. Viņš jau bija uzstādījis. Viņš tev kā tojas tagad strādā? Jā. Marķējiem nekāda te nav. Nevajag. Tāpēc tu noņemsi. Jā, tas ir Senīgais problēma. Ņem tagad? Nē, vēl nē. Pēc tam izbrauksim tur. Tā, kas tālāk. Iebrauksim tiešā, tad jau pārbaudīs visus. Gaisa pārbaudīs. Jau bija jau. Jā, skatības. Jā, veči, ka nopirkt. Jā, pareizi, tu tā gaisām arī ar marķējumiem jābūt standartiem. Jo viņam kādu gadu atpakaļ cik tehniski jau bija. Vēl tehniski līdzi. Labi, pagriezies. Tagad motors būs. Būs kā priekšu? Es arī. Vadītājs iekšā, pats ir rādīt. Labāk rādīt. Benzinu atvedīt ar roku, tagad ar roku atvedīt. Un pats galvenais izrādījās to, ko īstenībā CSDD nedrīkstēja filmēt. Un man tur pašās beigās varēja dzirdēt, kad man aizrāda tieši par to. Bet vēl mēs jau nofilmējām un atpakaļ ceļa pa lielam vairs nav. Un mēs liksim to YouTube, kaut gan tas nav atļauts. Bet, kā tā pasaka, viss, kas ir nelegāls, ir tieši garšīgs. Tieši tā sāls un tas ir tā suliņa kompotam un iedomājies šņabi bez acemes. Tas tā arī ir. Tas tā arī strādā. Un šis principā video ir nelegāls. Mēs esam krimināli un mūsu autoritātes personības vispār ir noslēgts. Tā kā mūsu vārdi nemeklē. Ok. Filmē nedrīkst. Tā kā pa lielam mēs tagad braucam laimīgi nolikuši tehnisko apskati. Un Ņepurs ir malacis un mēs arī. Un visi čiki bumbās. Paldies par skatīšanos, paldies, ka jūs esat šeit. Paldies visiem maniem atbalstītājiem, kaut viņi ir ļoti, ļoti maz. Bet jebkurā gadījumā es jūs mīlu un es jūs cienu un novēlu jums veiksmīgu turpmāko dienu.